Esiet sveicināti mūsu tiešraidē. Es ceru, ka jūsu rīts ir tikpat spilgts kā jūsu smaids. Amen. Un tā tiešām ir visu mūsu tiešraide. Jo Bībele par to runā, kad mēs visi esam Kristus miesa. Un acis nevar teikt, ka viņas nepieder pie miesas, vai auss nevar teikt, ka viņa nepieder pie miesas. Vai mute, vai rokas, vai kājas, jebkura ķermeņa daļa nevar teikt, es nepiederu pie miesas. Viņa pieder pie miesas. Un katra, kā Bībelē teica, katrs loceklis ir īpašā vietā. Amen. Cilvēks ir īpaši radīts. Tu un es, mēs esam īpaši radīti Dieva godam un Dieva slavai. Amen. Mēs esam īpaši radīti, mēs esam īpaši veidoti Dieva mīlestībā, mātes miesās radīti. Amen. Mātes miesās radīti un veidoti. Un slava Dievam, ka mēs šajā rīta stundā varam atkal būt kopā. Ingūna, jā, lai Dievs tevi svētī bagātīgi. Paldies, Ingūna, ka pievienojies. Slava Dievam, lai Dievs bagātīgi tevi svētī šajā rīta stundā. Un, jā, lai tas kungs iepriecina katru no jums šajā dienā. Lai šī diena mums katram ir īpaša. Lai mums tiešām mūsu smaids ir spilgts. Kā šis rīts, ka mēs smaidām, ka mēs priecājamies par šo dienu, jo šo dienu ir radījis tas kungs. Veidojis savā mīlestībā, žēlstībā, par to runā Bībele, šo dienu ir radījis Dievs. Amen. Ja mēs domājam, kad radītājs, kad radīja un ar to visu apstājas, nē, Dievs rada katru jaunu dienu. Amen. Viņš rada katru jaunu dienu. Viņš liek saulei pacelties. Vai arī mākoņiem. bet Dievs ir mūsu vidu un viņš kontrolē visu šos laika apstākļus. Viss ir Dieva rokās. Viņš ir mūsu valdnieks. Viņš ir mūsu kungs, viņš ir mūsu Dievs, un mēs esam viņa tauta. Amen. Nedaudz padalos ar video, un tad jau arī sāksim viņa. Šodien mums ir 102. psalms, tad jā, sveika Inga, sveika Sigori, Ingūna, jā, Mārīte un daudz citi, kuri pievienojās šā rīta stundā, kuri gaida šos raidījumus. Vakar arī padalījos pa kādas domas, un tie ir mani vienkārši novērojumi. Es reizēm vienkārši padalos ar tiem novērojumiem, kas ir un kam es eju cauri. Un vienmēr patīk padalīties ar patiesību. Patīk padalīties ar patiesību un atzīst patiesību darīs tev brīvs. Un, protams, es padalos arī to, kas notiek arī kristīgā vidē, un ir labi pastāstīt arī kaut kādas savas novērojumus. Bet jā, šodien mums ir 102. psalms, un lai mums tas laiks ātri paskrien, un lai man arī uz darbu nav tāda milzīga skriešana, es varu tādā Dieva mierā doties darbu, tad sāksim viņiem lasīt Bībeli, un šodien mums ir 102. psalms. Un kā kāds cilvēks komentārā rakstīja, ko tu esi tur sapīpējies vai vēl kaut ko, tad cilvēkiem vienkārši tas varbūt liekas pilnīgi neparasti, ka cilvēks var būt laimīgs, ka cilvēks var būt priecīgs, bez kaut kādas pīpēšanas, bez kaut kādas lietošanas, ja kaut ko, ka tu esi vienkārši laimīgs šeit virs zemes. Un kā viens brālis teica, viņš teica, ja tu ej pa ceļu un redz, ka kāds cilvēks iet pa ielu smaidīgs, tad viņš teica tā, vai nu šis cilvēks ir sajūtas prātā, vai arī viņš ir kristietis. Jo kristietis ir smaidīgs, un reizēm cilvēks saka, ko tu smaidi, ja? Visa dzīve
ir bēdu pilna un pasaulē un finansiālā, viss tas, kas notiek pasaulē, liekas, visi drūmās krāsās, bet tava dzīve ir krāsainās krāsās, tāpēc, kad Jēzus ir tavs dzīves kungs. Un tu aizēji pie Dieva, tu piedzīvo šo Dievu tuvumu, Dievu klātbūtni, un tu smaidi, un tu priecājies, jo tavs prieka avots ir Jēzus, un tu viņā atrod prieku, tu viņā atrod laimi, un tu vari katru dienu priecāties, neatkarīgi no tā, vai ko cilvēki par tevi domā, vai ko visa pasaule par tevi domā. Tu varbūt vientuļš putuns uz jumta, kā Dāvids saka, bet tik un tā tu esi priecīgs, tu gavilē, tāpēc, ka tavs Dievs ir ar tevi. Un es vienmēr atkārtoju to, ka tad, kad es pieņēmu Jēzu par savu dzīves kungu un glābēju, mana dzīve izmainījās. Un es šodien esmu priecīgs, es šodien esmu laimīgs, tāpēc, ka man pazuda vientulības sajūta, tāpēc, ka manī nav tukšums, esmu piepildīts ar svēto garu, piepildīts ar Dieva mīlestību, piepildīts ar Dieva mieru, ar prieku, ar gabalēm. Un kā Dievs man arī deva apsolījumus, kur es arī stāvu un paldies Jēzum, ka viņš dod šodien apsolījumus, ka šodien runā uz mūsu sirdīm, ka mēs varam stāvēt uz Dievu vārdu, ka mēs varam uzcēties tiem apsolījumiem, par ko ir rakstīts Bībelē. Un lasam 102. psalmu. Nelaimīga cilvēka lūkšana mūžīgajam Dievam. Nelaimīga cilvēka lūkšana, ka tas izmisumā nāk ar savām žēlabām tā kunga priekšā. Klausi, ak kungs, manu lūkšanu. Manas vaimanas, lai nāk tavā priekšā. Neapslēp man savu vaigu bēdu laikā. Neapslēp man savu vaigu bēdu laikā. Piegriez man savu ausi, kad es tevi piesaucu, steidz paklausīt mani. Ak, manas dienas ir izkūpējuši kā dūmi, mani kauli izdeguši līdzīgi pagalei. Satriekta ir mana sirds, izkautusi kā zāle, es pat aizmirstu ēst savu maizi. No vaimanām mani kauli līp man pie miesas. Es esmu kā purva dumpis tuksnesī, kā apogs drupu kaudzēs. Es esmu bez miega un sēžu kā vientuls putuns uz jumta. Mani ienaidnieki peļ man dienā, tie, kas pret mani trako, piemin mani lādēdam. Es ēdu pelnus kā maizi un jaucu savu dzērienu ar asarām. Tavas bārdzības un dusmības dēļ, jo tu pacēli un atkal nogāzi mani. Manas dienas ir izstiepušās kā ēna pievakarē un es kalstu kā zāle. Bet tu, kungs, tu paliec mūžīgi un tava piemiņa uz radu radiem. Kaut tu celtos un apžēlotos par Ciānu, jo ir jau laiks tai žēlstību parādīt. Noteiktā žēlstības stunda tai ir situsi. Jo tavi kalpi mītās akmeņus, mīltās akmeņus un nožēlo, ka tā guļ pīšos un vēlētos, lai taču tautas bītos to kungu, tā kunga vārdu un visi ķēniņi virs zemes tavu godību. Kad tas kungs Ciānu uzcels un parādīsies visā savā spožumā. Viņš piegriežas atstāto lūkšanām un nenicina viņu piesaukšanu. Mīļie Dievs, Jēzus, mīļais, dārgais, svētais gars, viņš piegriežas atstāto lūkšanām un nenicina viņu piesaukšanu. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, kungs! Lai tas top uzrakstīts nākamām paudzēm.
lai tās tautas, kas vēl celsies, arī lai slavē to kungu. Jo viņš skatās no savas svētnīcas, tas kungs raugās no debesīm uz zemi. Lai dziedātu cietumnieku nopūtas un atsabinātu nāvei nolēmtos. Mīļie, cik brīnišķīgs pāns. Viņš skatās no savas svētnīcas, tas kungs raugās no debesīm uz zemi. Lai dziedātu cietumnieku nopūtas un atsabinātu nāvei nolēmtos. Lai ļaudis sludinātu Cijānā tā kunga vārdu un Jeruzalemē viņa slavu. Kad tautas pulcēsies kopā, valstis sanāks kalpot tam kungam. Bet viņš ir satriec atceļā uz Jeruzalemi manu spēku un saīsinājis manas dienas. Es lūdzos, mans Dievs, neaizsauc mani pusmūža gados. Tu, kam gadi paliek uz radu radiem. Sanlaikos tu zemē pamates līdzis un debes ir tavs roku darbs. Tas zudīs, bet tu paliksi. Tas sadils kā drānas. Tu veidos tās kā tārpu un tas pārveidosies. Bet tu paliec tas pats. Un tavi gadi nebeigsies nekad. Tavu kalpu bērni dzīvos drošībā, un viņu dzimums pastāvēs nesatricinām tavā priekšā. Tavu kalpu bērni dzīvos drošībā, un viņu dzimums pastāvēs nesatricinām tavā priekšā. Amen. Amen. Paldies Tev, kungs, par šo brīnišķīgo 102. psalmu, ka mēs varam veldzēties Tavā vārdā, ka mēs varam atrast spēku Tavā brīnišķīgajā vārdā. Kā Bībelē teica, ka citiem spēks ir kararati, citiem zirgi, bet mēs esam spēcīgi ar tā kunga vārdu. Mēs esam spēcīgi ar tā kunga vārdu. Amen. Slava Dievam. Man atkal ir sagatavotas galvenās domas par šo psalmu. Slava Dievam. Un lai tas kungs pieskarās, lai tas kungs svētī, lai tas kungs dziedinā katru no jums un iepriecina šajā rīta stundā. Lai tā kunga roka ir par katru no jums, jo viņš jūs mīl. Un jā, es tūlīt dalīšos ar to, ko esmu pierakstījis par šo psalmu, tad 102. psalms. Un tātad šī ir lūkšana grūtībās. Lūkšana grūtībās. Es ceru, ka arī tu savā dzīvē tu lūdz, vai tev ir grūti, vai tev ir labi laiki, bet tu lūdz Dievu. Un lūkšana grūtībās nonāca cilvēks, kas, kad viņš ir nomākts, viņš izliek savu sirdi tā kunga priekšā. Viņš atver savu sirdi tā kunga priekšā. Un šis psalms ir personīga vēršanās pie Dieva, mīļie. Personīga vēršanās pie Dieva, kurā izklāstīts dažādas jūtas un pieredzes. Šajā psalmā ir izklāstīts dažādas jūtas un dažādas pieredzes šī cilvēka dzīvē. Un lūk, mīļie, galvenās domas. Pirmā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir sauciens pēc Dieva uzmanības. Sauciens pēc Dieva uzmanības. Psalms lūdz Dievu uzklausīt viņa lūkšanu. Es domāju, ka arī tu lūdz Dievs, ļoti lūdz uzklausi manu lūkšanu. Lai Dievs uzklaus viņu lūkšanu un lai viņu neatstātu bez atbildes. Laikā, kad viņam visvairāk tas ir vajadzīgs. Dievs neatstāja mani bez atbildes laikā, kad man tas tik ļoti
tik ļoti ir vajadzīgs. Amen. Neatstāj Dievs mani bez atbildes. Otrā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir ciešanu apraksts. Ciešanu apraksts. Psalmis detalizēti apraksta savu fizisko un emocionālo stāvokli. Tad šis psalma autors, viņš detalizēti apraksta savu emocionālo un fizisko stāvokli. No ķermeņa izsīkuma līdz dziļai vientulībai. Tad šis cilvēks apraksta to, kā viņš jūtās, gan no šī ķermeņa izsīkuma līdz dziļai vientulībai, kas salīdzināma ar pelēkā vai tūkstneša vientulību. Tad viņš salīdzina to kā tādu tūkstneša vientulību viņa dzīvē. Trešā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir laiks uz mūžības kontrastu. Laiks uz mūžības kontrastu. Psalmis aizskar laika īslaicīgumu. Psalmis aizskar laika īslaicīgumu, salīdzinot ar cilvēka mūžu un Dieva mūžību, kas pasaud cauri visām paudzēm. Tad mūsu mūžīgs, bet mūsu mūžs ir īs, bet Dieva, salīdzinot ar Dieva mūžību, kas pastāv no paudzes uz paudzi. Ceturtā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir atjaunošanās un cerības vēstījums. Atjaunošanās un cerības vēstījums. Neskatoties uz sāpēm un ciešanām, psalmis pauž cerību par atjaunošanu. Amen. Neskatoties to visu, ko viņš pieredz savā dzīvē, viņš pauž cerību par atjaunošanos. Amen. Par atjaunošanu. Tādi mēs esam Dieva cilvēki, tādi mēs esam Kristus sekotāji. Mēs vienmēr paužam cerību. Vai kādā stāvoklī šodien atrastos, es paužu cerību, es atjaunošos. Un arī viņš pauž šo Dieva žēlstības izpausmi viņa dzīvē, ka Dieva žēlstības izpausme būs tavā un manā dzīvē arvien vairāk un vairāk, gan personiski, gan tautas līmenī. Amen. Es atjaunošos, es piedzīvošu Dieva žēlstību, kad savā dzīvē, gan arī Latvija piedzīvos Dieva žēlstību, gan Anglija piedzīvos Dieva žēlstību, gan mana ģimene, mani rādi piedzīvos Dieva žēlstības izpausmi savā dzīvē, un mēs atjaunosimies Dieva garā, mēs atjaunamies Dieva garā katru rītu, katru dienu. Es atjaunojos tā kungā, es atjaunojos, es gūstu atkal jaunus spēkus. Tie, kas paļausies to kungu, tie lidos kā ērgļi. Amen. Viņi dabūs jaunas spārnu vēslas, ka viņi skries un nepiekusīs. Amen. Halleluja. Piektā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva slavēšanas un pielūgsmes nozīme. Psalmis, tad šis psalma autors apzinās, ka viņu ciešanu stāsts un atjaunošanās būs iemesls nākamajām paudzēm slavēt Dievu. Amen. Tēvs Dievs, tiešām, ka mēs esam par lieciniekiem, ka Tu esi dzīvs Dievs, ka mūsu bērni to redz, kad vecāki ir Dieva svētīti, ka par viņu dzīvēm ir Dievs, ka par viņu dzīvēm ir Jēzus, kad nākamās paudzes var slavēt Dievu, Jēzus Kristus vārdā. Debes Tēvs, kā arī mana mamma, viņa vienmēr stāsta, mūsu ģimenē bija vecvecmamma, kura bija ļoti ticīga, kura lūdza Dievu un teica, jūsu paudzei būs kāds ļoti, ļoti ticīgs cilvēks celsies. Un viņa domāja, ka tā būs mamma. Mamma arī tic Dievam, bet viņa teica, nē, Arman, tu tas esi. Es nebiju nācis pasaulē, bet Dievs jau teica, mūsu paudzē būs kāds, kas ļoti, ļoti ticēs Dievam. Amen. Paldies Tev, Jēzus, ka es varu ļoti, ļoti ticēt Tev.
un sekot Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, mīļais Tēvs. Un kā es gribētu, kad paiet paudze, un saka, jā, mūsu dzimtē dzīvoja Ārmands, un viņš bija ļoti ticīgs. Un mēs arī ticam Dievam, un mēs arī lasam Bībeli. Amen, lai arī tavā dzimtā, kad mūsu dzimtā ir Līga, kur ir ļoti tic Dievam, Inga vai Mārīte vai Ingūna. Lai kāds būtu tavs vārds, bet kad tavā dzimtā paiet paudze, bet saka, jā, tur dzīvoja tāds cilvēks, kurš bija ļoti ticīgs Dievam. Amen. Un kad caur to, ka tu esi ticīgs Dievam, slavē arī nākamās paudzes Dievu un sako Dievam. Amen. Lai tiešām tā atjaunošanās, tiešām tevī Dievs ir iemesls nākamajām paudzēm slavēt Dievu. Lai tā ir uzticība mūžīgajam dāsnumam un žēlstībai, ka pēc tam cilvēki mūsu paudzes tālāk, viņi ir uzsēties mūžīgajam Dieva dāsnumam un žēlstībai. Amen. Un 6. doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Jeruzalemes atjaunošana un Dieva taisnības nozīmīgums. Psalmis pauž pārliecību, ka Dievs rūpēsies par Jeruzalemi. Es zinu, ka arī tu pauž cerību. Un kaut gan pasaulē pat cerību saka dažādi un slikti, bet mēs zinām, ka tas, kas paļausies uz Dievu, nekad nepaliks kaunā. Nekad nepaliks kaunā. Un viņš atjauno savu tautu un liks izpausties Dieva taisnībai un žēlstībai uz zemes. Dievs, tu liksi izpausties savai brīnišķīgai taisnībai un žēlstībai šeit virs zemes. Amen. Kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē? Pirmais, pārdomas un paša refleksija. Lasiet 102. psalmu lēnām. Lasiet šo 102. psalmu lēnām un apzināti, pievēršot uzmanību katram vārdam un frāzē. Es domāju, lasiet tā visu Bībeli, lasiet lēnām, pievērsiet uzmanību Dieva vārdam un katrai frāzei, kas tur ir rakstīts. Aizdomājieties par psalma emocionālo intensitāti. Aizdomājies par šī psalma emocionālo intensitāti un to, ka tā atbilst jūsu pašreizējai emocionālai pieredzei. Amen. Varbūt kaut kas, kas šajā psalmā ir rakstīts, atsaucās pie jūsu emocionālās pieredzes. Pārdomā Dievu vārdu. Par to aicina Bībele. Dienām un naktīm pārdomā Dievu vārdu. Tad tev viss veiksies un tev viss laimēsies. Amen. Otrais solis – personīgā lūkšana, un es rakstīju te meditācija vai pārdomas, personīgā lūkšana un pārdomas. Izmantojiet psalmu kā pamatu savai personīgai lūkšanai. Izmantoju šo psalmu kā pamatu savai personīgai lūkšanai. Piemēram, lūdziet par spēku un mierinājumu grūtībās. Izmantojiet psalma vārdus. Amen. Izmantojiet. Tāpēc, mīļais, arī lūdzu pēc psalma. Izmantojiet šos psalma vārdus. Un pārdomājiet par psalma teikumiem. Vispār, ne tikai par šī psalma, bet par Bībeli. Vienkārši meklējiet, pārdomājiet psalma teikumus, kas visvairāk uzrunā jūs. Tas, kas tev visvairāk uzrunā, pārdomā to. Kā man, piemēram, kā man personīgi uzrunāja, ka tas kungs Ciānu uzcels, parādīsies visā savā spožumā. Viņš piegriežās atstāt to lūkšanām un neaizmirst viņu piesaukšanu. Amen. Pārdomā to. Kas tev personīgi uzrunā, tad pārdomā par šiem psalmu teikumiem, kas vairāk uzrunā tevi, un uzrakst šos teikumus un apdomā to dienas laikā. Pieraksti to, kas tev uzrunāja, un pārdomā dienas laikā. Amen. Par to arī iesaka, kad paņem vienu pantu un pārdomā to visu dienu.
Amen. To, kas tev uzrunā kaut kādos brīžos, kad tev ir laiks pārdomāt to. Domā par to vārdu. Trešais solis – identifikācija un empātija. Atrodiet paralēles starp psalmista pieredzi un jūsu dzīvi. Atrodi paralēles starp psalmista pieredzi un jūsu dzīvi. Tas varētu būt saistīts ar jūsu personīgajām ciešanām, vai zaudējumiem, vai izolāciju. Ļaujiet šai identifikācijai veicināt empātiju pret citiem, kas varētu piedzīvot līdzīgas grūtības. Es varu pateikt personīgi arī savā dzīvē, kad pašā sākumā, kad es sāku kalpot un tur Salzgrīvā, Staicelē, Alojā un nāca cilvēks savām problēmām, es šos cilvēkus nesapratu. Es vienkārši viņu nespēju saprast un izprast, bet tad, kad es pats personīgi izgāju savām ciešanām, sāpēm, pārbaudījumiem, dzīvēju cauri, es sāku saprast tos cilvēkus, kuriem ir grūti un smagi. Tāpēc, kamēr tu neesi izgājis savai pieredzei cauri, ir grūti saprast cilvēkus apkārt. Jo tad, kad tev ir labi, kāds sapratīs otru. Bet tad, kad tu esi izgājis cauri grūtībām, tu spēj arī saprast otru cilvēku. Un šodien, kad cilvēka nāk ar kādu sāpi, es ļoti labi šos cilvēkus saprotu. Jo arī pats esmu izgājis cauri ciešanu, ielai un grūtībām, sāpēm, nasarām. 4. solis, kā piepildīt šo psalmu savā dzīvē. Veidojiet ikdienas vai iknedēļas, teiksim tā, dievkalpojumu arī savā dzīvē, savā ģimenē, ka jūs lasat, pārdomājiet, varbūt savu sievu kopā ar bērniem, ar kādu tuvu mīļu cilvēku, kā draugu, kad tiešām vai tur reizi nedēļā vai ikdienas, ka jūs varat sanākt kopā. Un pārdomājiet dažādus psalmus, topstarp arī 102. psalmu, lai stiprinātu savu garīgo praksi. Un dalieties savās pārdomās vai atklāsmēs ar uzticamiem draugiem vai savu garīgo vadītāju, mācītāju, kas varētu palīdzēt jums dziļāk izprast psalma nozīmi jūsu dzīvē. Atrod kādu draugu vai, ja ir iespēja, jums ir kontakts ar mācītāju, tad dalies ar savām pārdomām par 102. psalmu vai Dievu vārdu, kas jums var palīdzēt dziļāk cilvēku savu blakus, kas var tev vēl vairāk palīdzēt izprast šī psalma nozīmi jūsu dzīvē. Un 5. solis, kā tu šo psalmu vari pielietot savā dzīvē, ir cerības un pateicības izpausme. Cerības un pateicības izpausme. Rakstiet žurnālā, kā es arī teicu, izveidojiet pateicības žurnālu vai dienas grāmatu un rakstiet žurnālā vai dienas grāmatā par cerībām, ko esat guvuši. Tad tu esi cerējis un Dievs tev palīdzējis. Pierakst to, varbūt pat pierakst atbildētas lūkšanas, kur Dievs tev personīgi tavā dzīvē ir atbildējis. Un es domāju, tajā pašā pateicības žurnālā vai dienas grāmatā vienkārši pieraksti, kā Dievs ir atbildējis uz tavu lūkšanu. Un pierakst arī par cerībām, ko esat guvuši no 102. psalma, un par to, kāds ietekmē jūsu skatījumu uz nākotni. Tad, kad tu lasi Bībeli, pieraksti, kā Bībele ietekmē tevi, tavu skatienu uz nākotni. Un praktizējiet pateicību, atzīstiet Dieva klātbūtni un žēlstību jūsu dzīvē, pat grūtību laikā.
Mīļie, praktizējiet pateicību, to, ko es arī katru rītu jūs aicinu. Praktizējiet, un ko aicinu, protams, psalmi. Lasot psalmus, tas mūs aicina, psalmi aicina mums pateikties un slavēt Dievu. Tad praktizējiet pateicību, atzīstiet Dieva klātbūtni un žēlstību jūsu dzīvē. Atzīstiet, ka Dieva klātbūtne un žēlstība ir tavā dzīvē. Pat grūtību laikā. Amen. Pat grūtību laikā. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev par to, ka šodien varēja dalīties ar šīm pārdomām. Palūksim pēc 102. psalma. Klausi, ak kungs, manu lūkšanu un manas vaimanas, lai nāk Tavā priekšā. Neapslēp man savu vaigu bēdu laikā. Neapslēp man savu vaigu bēdu laikā. Piegriez man savu ausi, Tēvs Dievs. Kad es Tev piesaucu, steidz paklausīt mani. Kad es Tevi piesaucu, Tēvs Dievs, debes un zemes radītāji, paklausi man, paklausi brāļus un māsas, ja šajā rītā lūdz Dievu, mīļais kungs. Ak, manas dienas ir izkūpējuši kā dūmani, kauli izdeguši līdzīgi pagalai. Satriekt ir mana sirds, izkautus kā zāle. Es pat aizmirstu ēst savu maizi. No vaimanā mana kauli līp pie manas miesas. Es esmu kā purva dumpis, tūkstnesī un kā aploks drupu kaudzēs. Es esmu bez miega un sēžu kā vientuls putns uz jumta. Mani ienaidnieki mani peļ dienā. Tie, kas pret mani trako, piemin mani lādēdam. Es ēdu kā pelns, kā maizi un jaucu savu dzērienu ar asarām. Debes Tēvs, kādreiz lasot jaunībā šos psalmus, domāju, mana dzīve, taču vispār par ko runā šie psalmi, par ko viņi runā, mana dzīve ir brīnišķīga, visa dzīve man ir priekšā. Bet, kungs, es šodien lasot šo psalmu, es saprotu, man ir bijuši savu pārbaudījumi, man ir bijuši savus asaras, man ir bijuši savus bēdas, un es šodien, debes Tēvs, nelūdzu šo psalmu kā tāds, kas nekad neko tādu neesmu pieredzējis. Bet es pateicos Tēvs, ka arī savā dzīvē esmu gājis cauri pārbaudījumiem, un Tu, kungs, palīdzi. Un es varbūt es šajā brīdī neatrodos šādā emocionālā vai tādā stāvoklī, tāda emociju stāvoklī vai fiziskā vai emocionālā stāvoklī, bet, kungs, es pateicos, ka mēs, ja arī neatrodamies, Tēvs, Tu esi tas, kas mūs pasargā, un Tu esi tas, kas mūs svētī. Un, debes Tēvs, ja kādam ir šajā brīdī vajadzīga Tava atjaunošanās, Tēvs, lai nāk Tava atjaunošanās, debes Tēvs, izmaini mūsu dzīves. Lai tālu, kungs, no mums Tava bārdzība un Tavas dusmas. Tēvs, ka Tu mums turi stipru, Dievs, ka mēs nekrītam un neklūpam. Kā Bībelē teica, ka tas, kas stāv pielūko, ka viņš nekrīt. Bet Tu, kungs, paliec mūžīgi un Tava piemiņa uz radu radiem. Tava piemiņa uz radu radiem. Kungs, kaut Tu celtos un apžēlotos, kaut Tu celtos un apžēlojies par mums katru. Apžēlojies, debes Tēvs, jo noteiktā žēlstības stunda jau ir situsi par mūsu dzīvēm. Kungs, lai Tava žēlstības stunda nāk par mūsu dzīvēm Jēzus Kristus vārdā. Slava Tev, kungs, kaut tautas bītos tā kunga vārdu, kaut ķēniņi virs zemes Tavu godību. Kad tas kungs Sijānu uzcels un parādīsies visā savā spožumā, Dievs, parādies mūsu dzīvēs visā savā spožumā. Aleluja! Kungs, Tu piegriezies atstāto lūkšanām, Tu piegriezies atstāto lūkšanām, Tu piegriezies atstāto lūkšanām un nenicini viņa piesaukšanu. Tu piegriezies atstāto lūkšanām un nenicini viņu piesaukšanu. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev! Lai tas tiek uzrakstīts nākamajām paudzēm. Jēzu! Ka tās tautas, kas vēl celsies, lai slavē Tevi, kungs. Ka tās tautas, kas vēl celsies, lai slavē Tevi, Tēvs, Dievs. Tiešām, kad es varu būt par svētību savai paudzei, saviem radiem.
Lai tas tiešām tiek uzrakstīts nākamajām paudzēm, ka tās tautas, kas vēl celsies, lai arī slavē to kungu. Kad tiešām var cilvēku slavēt, jā, Dievs Armandam palīdzēja, jā, Dievs Mārītei palīdzēja, Ingai, Līgai, Ingūnai, katram no jums, kas šajā rītā, Igoram, Jānim, ka Dievs tev palīdzēja. Lai Jānim meita var redzēt, jā, Dievs palīdz Jānim, jā, Dievs viņu svētī. Lai mani bērni redz, jā, Dievs ar mani svētī un Dievs viņam palīdz. Kungs, tu skaties no savas svētnīcas, kungs raugās no debesīm uz zemi. Kungs, ies, lai dziedētu cietumnieku nopūts un atsapinātu nāvei nolemtos. Paldies Tev, Jēzu! Lai ļaudis sludinā, ka Dievs palīdz savai tautai. Amen. Kad tauts pulcēsies kopā, lai sanāktu un kalpotu tam kungam. Aleluja. Es lūdzos, mans Dievs, neaizsauc mani pusmūža gados. Neaizsauc mani pusmūža gados. Tev, kam paliek gadi, Kungs, uz radu radiem, amen. Sanlaikos, Dievs, tu pamates līdz un debes ir tavu roku darbs. Tas zudīs, bet tu paliksi. Tas sadils kā drānas, tu veidojas tās kā tērpa un tas pārveidosies. Bet tu, Kungs, paliec tas pats un tavi gadi nebeigsies nekad. Un tavu kalpu bērni, Dievs, dzīvos drošībā. Mēs dzīvosim drošībā. Un mūsu dzimums pastāvēs nesatricinām tavā priekšā. Tavi bērni, Dievs, mēs esam tavi kalpi un kalpu bērni, Dievs. Viņi dzīvos drošībā. Viņi dzīvos drošībā. Un viņu dzimums pastāvēs nesatricināmi tavā priekšā. Amen. Amen. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Kungs. Es jūs svētīšu un es saku šo lūkšanu Jēzus Kristus vārdā. Amen. 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 Tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai dod tev mieru. Tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Lai viņš paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Amen. Dieva Tēva mīlestība. Šodien esmu pat svētību vārdi. Ir tādi, vienkārši piedzīvoju Dieva žēlstību un Dieva mīlestību uz savu dzīvi šajā brīdī. Paldies Tev, Kungs! Paldies Tev, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas Kungs, lai jūs svētīdams svētī, un lai viņš paplašina jūsu robežas, lai tā kunga roka ir alaži ar jums, un lai viņš jūs pasargā no nelaimes, ka jums nav jācieš sāpes. Jēzu, apžēlojies, tavu kalpu bērni dzīvos drošībā, un viņu dzimums pastāvēs nesatricinām tavā priekšā. Amen. Cik brīnišķīgi vārdi. Es domāju, ka šo pantu jau var domāt visu šīs dienas garumā. Tavu kalpu bērni dzīvos drošībā. Mēs dzīvosim drošībā. Mēs dzīvojam drošībā. Un mūsu dzimums pastāvēs nesatricinām tavā priekšā. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Kungs. Un mēs visi kopā lūdzam šajā rītā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
Amen. Un rītā mums ir 103. psalms, mans viens no mīļākajiem psalmiem. Teic to Kungu, mana dvēsele, un neaizmirst, ko viņš tev laba darīs, jo viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Tiksimies rīt, lasīsim 103. psalmu, pārdomāsim brīnišķīgus psalmus. Lai tas Kungs jūs svētī, tiekamies jau rīt, lai Dieva miers jūs namā, tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru, lai viņš apgaismo savu vaigu pār tevi. Amen. Šodien pat kaut kā tiešām aizpeldēju, aizmirst pat visu svētību vārdus, ko pateikt, bet lai Dieva miers jūs namā un tiksimies jau atkal rītā. Tiešām paldies par Dieva klātbūtni un žēlstību šajā rītā. Paldies Dievam. Esiet svētīti, tiksimies jau atkal rītā. Lai Dieva miers jūs namā.